iznākšanas. Ai, nevar jau atcerēties vairāk. Es tā domāju. Atsakot Krievu armijas ienākšanu, es nedzīvoju tādā vietā, kur es kādreiz dzīvoju. Es mūžīgi pārcelos vienā vietā, otrā vietā. Un tad, kad bija tas kaujas pie Kurzeme, tad jau tur jau tā neiesaistījās, bet tā kā es biju dezertījies, tad man jau būtībā tā diezgan švaka gāja. Šudīt, tad šitie. Tad es biju Vidzemē, tad es biju Remtē es biju un, var sakot, nevar jau visu atcerēties, jo tagad visi tik gadu aizgājuši pa daudz. Un tā kā es biju ievainots, fronte, ka bija, tā būtu ievainojumi. Un no visu to bija jābēg tomēr. Tad es atnācu šitie uz dzīvot, Latē jau bija, tad bija Ļoļās, tad bija Ilmutēs, tad bija Ružās. Tā, visur kaut kur tāpat. Tas man arī varētu tā īpaši neinteresēt tās vietas un tā, bet tas galvenais, ko es gribu no jums, kaut kādas īpašas tādas notikumus, tādas, ka skatītājs skatās, viņam izraisa interesi, kaut kāda speciāla bēgšana, kaut kāds lēpšanās, ja kaut ko ar tiem dokumentiem, kaut ko tur apkrāpt, kaut kāds atsevišķs notikums, tas būtu varbūt tādi, kas spilgtāk prātā palikuši ir. Tas bija slēpšanās, bija vienīgais tā, kas bija. Tas bija, kad bija, atsakot, skatīšu cenāk. Krievu armija bija jābēg prom, jābēg vāciešiem līdz, vācieši gribēja vēl likvidēt nost, jo es biju dezertījies pie tam. No vienas puses jau. Ja vācietis man paņēma atpakaļ, tad atkal krievs man paņēma atpakaļ. Tādi momenti. Nogulēja vienu dienu kaut kur tur tādī līdzeni pie dīķis, kamēr viss Krievi aizgāja prom, tad izlīd ārā. Un tad atnāca šitie uz Matku. Ir brāļi. Brāļi. Un tad es lēnām tā sāku dzīvot. Bet vēl jau to pasi, kā tu tur ir? Pass jau man bija tāda, ka man jau Latvijas laika izdeva Krievpastu atņēma nos, bet par laika man tā Latvijas pass kaut kā palika kabatam. Kad es atnācu šitie uz Matku, tad man sāk trobelēt, tad man bija jāmūk atkal prom. Tad es atnācu otrais, tad paņēma man aizved uz Kandavu, bija aiziet, tur bija tāda kontrola. Tad man bija tā latviešu pass, un tad man palaid brīvībā. Tad es sāku dzīvot tā, vēl jau es biju viena gadu, pusotru gadu bija Vidzemē prom. Uz Kandavu nerādījās. Tā vieta nerādīja. Es saku, braukai, dzīvoju vienā vietā, otrā vietā vienlaik, vienā vietā, otrā. Pēc tam jau vēl, par to medniekiem, ja vēl jau viņi bija uzzinājuši. Nu,
tas bija pēc tam, tā jau nāca, tad es biju Vidzemē, tad jau tur atkal svešā vietā. Kas viņam tāds jā. Tas bija medniekos iestājos tur Vidzemē, tad jau bija pa mežstrādnieku tur nostrādāju, tad atnāca citur, tad jau bija. Tad bija tā lielā grūzuma cauri, tad viss tie bērns bija aiz muguri, tā jau vairāk neko neveikina. Kolhozā strādāju. Tā bija pa kolhoznieku. Cik es zinu, tā viņiem jau tā kontrola. Jo es biju armijā, Kandavā man aizsauc tur, bet iznāca, ka tas bija tas pats cilvēks bija tādā armijā, kur es biju, mēs tā bija kopā. Un tad ar to gājienu, ko tad viņš izraidīja visus tos cilvēkus ārā tur, un pateica, lai es palieku viens un viņš, tā kā mēs divi tikai. Tu viņš teica, nestāst pa manim, un lai es nestāst pa viņu. Es teicu, nu, norunāts, izdeva tādu sprauku, arī, un ja es teicu, stāstīs, tad tu zini, makars tev. Tā mums tas arī, bet ka bija pazīstamāk. Tad jau gan jā. Filtrāts. Filtrāts vēl bija, ka paņēma cieta uz dobeli, tukumu un Kājām, ko visu kājām viss bija ies. Sākot no šitie no Kalmojiņš mēs paņēmām cietu, tad dobeli, tukumu, zemīti un pudu riņķi mūs vadēja. Šitie izfiltrēja vēl vienreiz. Bet redzi, negadījās tādi cilvēki, kas man pazina, un tad nepaņem daudz ir izlasīja ārā. Visi armijā, tu aizmutis kaut kur, izdarījis to vai šo. Tas viss izlasīja ārā. Man jau būs griški, bet negadījās neviens, kas pazina. Atpazina. Tā palika. Un tā līdz kuram laikam tā bija tā nelegāla dzīve. 50 cik gadi bija, kad es aizbraucu no Vidzemi, no šeit aizbraucu 42, bet tas jau vēl bija tev, tas jau kolhoz laikā jau tev, mēs aizbraucām, bet tev jau pirms jau bija tad par to pludinātāju, tu te vēl strādāji. Nē, viss tā būšana apmēram bija līdz, kad mēs atbraucam no Vidzemi atpakaļ, šeit. 50, pēc 3 gadus apmēram gāja ar šo. Tomēr nostabilizējas, šudī, un tad atnāca šitie te palika uz vietu. Sakarā to ievainojumu, te vairāk lika miera, pateicis, ja neteicis, ka es armijā bijis, to noklusēja. Pateicis, ka kāja salauzis tāpatās kaut kur zirgs, ka takoja. Tāda ziņa. Tad pēc tam lika man miera, to filtrāciju. Viss ja nevar atcerēties, ko te... Bet vēl jau tev Sabilē iesauca arī tai armijā, ka tu nav bijis, viņš jau stāstīja to kāju savainojas tāpatās. Viss ja nevar izstāstīt, kur tu visu atmiņas. Ja gadu pa ilgi pagājuši, nevar visu atmiņas. Vajadzēja pierakstīt pakāpienu. Tad varbūt, kur 50, 60 gadu atpakaļ. Tas ir. Lai paliktu, nav jau tava dzīve tik viegli bijusi, visādi labu un sliktu, un tomēr nav. Ko vairāk, ko es tev vairāk varu pateikt? Dzīves vēl esmu. Jā, aizgājuši. Bet ņemšu šito. Ātri.
izlaimējies, ka neizsūtīja prom. Palikt tev uz vietas, visu tu braukaši. Nepatīk jau vairāk domāt, un būtībā viņš jau aizmirsies viss. Nevar jau atcerties, vai te galva jau nestrādā, vai tas nav jau. Kādreiz viņam uzplēksni, tev viņš tev mazbērniem stāst, lai tie atmin. Bet tā, ka tam žakar neko nedod. Un pēc tam kā tu sveika ticis straudzina tu nepaliek prāta. Šitādas lietas nepaliek prāta vairāk. Tu vienīgais paliek prāta, ja tu esi sagūstīts, tev paņem par laiku, tad tev kaut kas apmierina. Ja tu bēguļo vienu pie otru, zini, nekas nepaliek atmiņā. Viss izzūd, katru dienu vēl savādāk.